Es biju tādā cita formāta Intejā pasākumā, man liekas, pēdējo reizi pirms kaut kādiem 7 gadiem. Un tad Sergejs runāja par to, cik tad tas saturs ir ilgtspējīgs un kas mainās. Un tad es arī aizdomājos par to, kā tajā laukā, kurā es un Intel Lego darbojamies, kas ir tāda lielos vilcienos cilvēku mentālā veselība, kas tad ir mainījies, jo tā mana vēlme un interese jau no Intel Lego pirmsākumiem ir bijusi par to, kā tās atziņas, kas nāk no psihoterapijas, no psiholoģijas, kas ir tāda mana pamata identitāte, kā to pārtulkot arī tādā pielietojamā veidā un organizācijām saprotamā valodā. Un tad es atceros, ja mēs domājam, kas tad ir mainījies tajās tēmās, daudz kas nav mainījies. Piemēram, stresa vadība bija aktuāla un ir aktuāla, un tā ir kaut kāda lielā tēma, par ko es atceros, mēs runājām arī ļoti daudz pirms tiem 7 un arī 10 gadiem. Bet ir nianses, kas mainās. Un ja es atceros, ka pirms tiem 10 gadiem droši vien jau mēs vadījām mācības, un patiesībā ar aizmugures smadzenēm visu laiku notika tāda čekošana. Vai šitas, ko es stāstu, vai tas tā iederās tajā organizācijas vidē. Es atceros arī tādus komentārus, ja tur ir depresija vai trauksme, to labāk tā nepieminēt. Vai, ja pieminēt, tad tā neizvērst. Ja? Un es domāju par to, ka šobrīd, pēdējā mēneša laikā, Intel Lego ir 3 mācības, vada par, kur no organizācijām ir pieprasījums runāt par trauksmes traucējumiem. Ja? Tad ļoti specifiska tēma par psihisko veselību. Ne? Es domāju, ka liels pavērsiens droši vien notika Covid laikā, ja? Kad mēs visi sajūtām, ka mēs nevaram runāt par kaut kādām mežģīnēm, ka vientulība, depresija, trauksme ir īstas lietas un attiecas uz mums visiem. Es teiktu, ka tas padarīja tādu īstāku un es teiktu, jēdzīgāku to radīto vajadzību, un līdz ar ko arī es teiktu, ka tie risinājumi, kuras organizācijas meklē, ir tādi vairāk orientēti uz tām cilvēku vajadzībām. Tas, ko es arī atceros, ka tas bija jau pirms tiem 7 gadiem, kad jau kādu laiku arī pasaulē tādu popularitāti ieguva tādas jau lielas, vērienīgas well-being programmas, ja, kur bija nodrošinātas sporta aktivitātes, organizācijās runāja par veselīgu ēšanu, arī par meditācijām, stresa menedžmentu. Un tad bija tāda pētījuma metaanalīze, kas aprakstīta bija arī Harvard Business Review par to, kā tad ir? Tur tiek tērēti milz budžeti, lai mazinātu darbinieku stresu, kā tas strādā. Un tas rezultāts, kas bija, protams, šokējošs, bija, ka stress ir nevis mazinājies, bet pieaudzis. Ja, cilvēkiem, kuri ir piedalījušies šajās programmās. Ar ko to skaidroja? Kā? Ja līdz šim es varēju vienkārši nākt uz darbu un strādāt, ja, tikt galā ar to stresu, ar tiem termiņiem, prasībām, tad tagad tam visam vēl pievienojas, ka man ir jāsporto, veselīgi jāēd. Ja es esmu vadītājs, tad jāskrien maratons.
Un jābūt priecīgam. Jo citādi es nemāku tikt ar tām savām negatīvajām emocijām galā. Tas spiediens, kas bija tāds normāls darba spiediens, pēkšņi ir palicis daudz lielāks. Tas bija jau toreiz. Es tagad paskatījos, kā tas tagad izskatās, kāda ir tā efektivitāte, un ir ļoti dažādi. Ir pētījumi, kas parāda, tagad nesens 23. un 24. gada pētījums, arī tāds pietiekami liels, kas parāda, ka nekas nemainās. Nav jēgas. Nav jēgas tādām well-being programmām. Ir citas, kas parāda, ka ir būtiski ietekme uz darbinieku apmierinātību ar darbu, uz rezultātu efektivitāti. Bet es domāju, ka es neesmu redzējis nevienu meta-analīzi, un es domāju, ka šis arī ir tāds jautājums, kur ļoti sarežģīti izmērīt. Tādēļ, ka pirmā lieta ir, uz ko mēs vispār skatāmies, kas tas well-being ir. Un tas ir ļoti plašs jēdziens, un otrs ir, kā mēs to mērām. Un šeit, ja mēs domājam par to, kāda ir tāda vēsturiskā pieeja un psiholoģijā kopumā skatīties uz cilvēku labklājību, apmierinātību ar dzīvi, laimīgumu, tad mēs varam jau tur no grieķu filozofiem varam izdalīt tās divas pieejas. Viena ir tā hedoniskā, uz ko mēs skatāmies, cik es labi jūtos, vai šitas ir patīkami. Ja man ir salduma diena, tas ir patīkami, man ir pozitīvas emocijas. Un tad es domāju, no šī nāk, ko mēs varam darīt, lai justos labāk, mums jādod labumi. Jo vairāk labumu, jo pozitīvākas emocijas. Un tad ir tā otra pieeja, kas parāda, ka tās pozitīvās emocijas ir viens, ko mēs varam mērīt šajā brīdī, kad tas notiek, bet ja cilvēks skatās uz savu dzīvi kopumā, un viņiem prasa, cik tu esi laimīgs vai cik apmierināts tu esi, tad tur parādās tādas citas lietas, kā jēga, apmierinātība ar attiecībām. Un tādi lielie laimes pētījumi, kas ir notikuši mērot, cilvēku dzīves no pirmsākumiem līdz beigām, parāda, ka, ka tas iespējams ir tāds, tā ir tāda pieeja, uz ko vairāk šobrīd nosliecās. Ja mēs kaut ko gribam tā būtiski ietekmēt par cilvēku dzīves kvalitāti, tad lielāka jēga ir skatīties tiešām uz tām pamatlietām, uz attiecībām, uz cik mana dzīve ir jēdzīga, cik mana dzīve un tas veids, kā es dzīvoju, iet kopā ar to, ko es gribu sasniegt, ar manām vērtībām. Jo citādi tas, kas bieži notiek, gan tādā individuālā līmenī, un es domāju, arī organizācijās, mēs nodarbojamies dažkārt ar tādu anestēziju. Man kaut kas sāp, sirds šajā gadījumā, man ir kaut kādas sāpīgas emocijas, man ir kaut kāda izklaide, vai es skatos seriālu, vai es kaut ko garšīgu ēdu, vai dzeru, vai eju uz pasākumiem, un tas iedod pozitīvas emocijas tajā brīdī, bet bieži vien tas darbojas tiešām kā tāda anestēzija, un mēs nesaskaramies ar kaut kādiem svarīgākiem jautājumiem un neuzdodam. Un līdzīgi es teiktu, ka varbūt kaut kas līdzīgs notiek arī domājot par tādām labbūtības programmām organizācijās, un kas var izskaidrot arī tos dažādos rezultātus, uz ko mēs fokusējamies, par ko mēs domājam. Es teikšu godīgi,
mani pārsteidz, ka no visiem well-being tulkojumiem tieši labbūtība ir tas, kas ir Latvijā aizgājis, jo tad, kad es dzirdu to vārdu labbūtība, tad tas, kas ir tā mana asociācija, ir, ka ir kaut kāda labā būtība no manis, kur es drīkstu nest uz organizāciju, un tad ir tā sliktā būtība, ja, kas ir jāatstāj mājās. Vai ne? Un es domāju, ka, ja man liktos, kas ir tā atslēga, vai ne? Mēs jau esam cilvēki. Ja? Mēs paliekam cilvēki tādi paši, kā mēs bijām arī tad, kad mēs ienākam birojā. Un tad tas viens no centrālajiem jautājumiem, manuprāt, ir, vai es jūtos tā, ka es visu sevi, visu savu būtību, nevis tikai to labo būtību varu nest arī uz darbu, jo, ja tā nav, tad man vienkārši tā vietā, lai es varētu koncentrēties uz tiem darba uzdevumiem un darba mērķu sasniegšanu, man aiziet daudz enerģijas, lai es menedžētu to, kā es izskatos, vai es iedaros, un vai tā mana nevēlamā daļa, kuru nedrīkst šeit rādīt un prezentēt, vai tā nav klātesoša. Vai ne? Dažādiem psiholoģijas pieejām, virzieniem un psihoterapijām, es teiktu, šobrīd ir tāds konsensus, ka patiesībā ir tādas pamatvajadzības, ja, kas ir tādas neapstrīdamas cilvēku vajadzības. Ja tajās ir trūkums, tad mums ir grūtības, tās nevar nebūt. Ja tas ir līdzīgi tā kā augiem ir vajadzīgs ūdens, vai ne? Mēs nevaram pateikt augam, jā, tev nav ūdens, bet, norūdies, saņemies, ja? Tas augs cietīs, vai ne? Līdzīgi arī mums, vienalga, cik mēs būtu gudri, cik mēs būtu izglītoti, cik smalki mēs mācētu pastāstīt vai kaut ko iepakot, bet beigās mēs visi tajā esam līdzīgi, ka mums ir tādas pamatvajadzības. Ja? Un kas tās ir? Viena no tām, kas es teiktu, ir tāda centrālā, ir vajadzība pēc pieņemšanas. Ja? Un šis ir par to, vai es esmu ok, tāds kāds es esmu. Ja? Un tam blakus nāk piederības sajūta. Ja? Tas ir par to, ka es te drīkstu būt, un es jūtos piederīgs tai cilvēku grupai, kas ir kaut kas pavisam pretējs tā vēlmei iederēties. Ja? Ja man ir sajūta, ka man ir kaut kas jādara, lai es iederētos, tad es nejūtos piederīgs. Un es domāju, ka šis ir kaut kas, kas ļoti arī sāktualizējās līdz ar Covid epidēmiju, vai ne? Ka cilvēki vairs tā saikne nebija. Ja, tā saikne, kas kaut kādos, kas līdz tam bija tāda pašsaprotama, tā pazuda, un tad tas, ko mēs piedzīvojām līdzās Covid epidēmijai, bija vientulības epidēmija. Vai ne? Ar daudziem tādām tiešām ļoti sliktām un arī traģiskām sekām šajā jomā. Vajadzība pēc autonomijas. Kādreiz organizācijas saka, kā mēs piedāvājam darbiniekiem jau šito un šito un šito, un mēs gribam vēl arī to, bet viņi jau neņem pretī. Kā mums izdarīt, lai viņi ietu tās mācības, vai viņi izmanto to iespēju, kas viņiem ir nodrošināta, iet pie psihologa. Un šeit es domāju par to, ka tās ir viennozīmīgi ļoti labas iniciatīvas, ko organizācija dara, un ļoti gudrā veidā par to domā. Bet ir tāda vienkārši lieta, kas ir kaut kur liekas kontraintuitīva, bet tas ir pierādīts. Ja? Ja cilvēkiem sāk maksāt par to, ko viņi līdz šim ir darījuši brīvprātīgi, viņi zaudē motivāciju. Ne? Un līdzīgi arī, ja man
ja es esmu jau tik tālu appuišots, ja, ka man viss ir salikts un man pasaka, ko man vajag, vai ne? Es jau vairs pat īsti nezinu, vai man vajag un kādā veidā man vajag, vai ne? Tā kā es domāju, ka tur tas nav viegli, bet es teiktu, ka man gribas domāt par to mūsu vajadzību pēc autonomijas un pēc pašnoteikšanās, ja? Arī domājot par kaut kādiem risinājumiem, un kas ir mūsu pašu ziņā, ja? Un kas ir savukārt organizācijas ziņā. Un tad, kas ir vēl viena pamatvajadzība mums visiem, ir brīvība piedzīvot un paust visas emocijas. Mēs vasarā vadījām mācības valsts sektora vadītājiem, un tad pirms mācībām mēs vadījām par emociju vadību mācības, un tad mēs uztaisījām arī tādu aptauju, uzdevām jautājumus par emocijām, ko tā auditorija domā. Ja, un tie ir 73 vadītāji aizpildīja. 61 tātad domā, ka darbā emocijas nav jāizrāda. Ja? Un emociju izrādīšana ir neprofesionalitātes pazīme. Vienlaikus, kas, manuprāt, ir ļoti veselīgi, ka tas procents ir tik augsts, 86% piekrīt, ka emocijas darbā ir neizbēgamas. Vai ne? Ko tad, lai es daru? Man ir tās emocijas, un emocijas ir. Lai kā mēs negribētu, bet arī negatīvās emocijas ir. Bet izrādīt es tās nevaru. Ja? Tas ir neprofesionāli. Vai ne? Te jau ir iešūts tas spiediens tajā veidā, kā mēs esam raduši par lietām domāt. Vai ne? Un es domāju, ka tas nav tāds triviāls uzdevums saprast, kā uz šo skatīties. Vai ne? Jo te ir tie divi grāvji, kuros iegāsties. Viens ir tas uzstādījums, ka emocijām darbā nav vietas. Vai ne? Un ja tas ir tā, tad kas tur notiek? Tur var notikt kaunināšana, sodīšana. Vai ne? Tas ir tāds papildus spiediens, papildus stress darbiniekiem. Vai ne? Tad ir otrs grāvis, ka es kā vadītājs vai kā personāla vadītājs vai speciālists, es esmu pilnībā atbildīgs par to, kā mani cilvēki jūtas. Vai ne? Un tad es varu iegāsties tādā psihologa lomā, vai ne? Kas iespējams ir ok darbiniekiem, vai ne? Bet tad tas atkal rada papildus stresu man kā vadītājam un kaut kādas lietas ciešas, kas saistās ar to komandas vai organizācijas darbību. Un tad teiktu, tas netik vieglais, bet tas vidusceļš ir tas, kādus procesus, kādus ieradumus, tradīcijas saistībā ar emociju vadību mēs veidojam, un vai mums tas pats uzstādījums ir, ka tās emocijas ir neizbēgamas. Un tas, ka mēs uz viņām neskatāmies, tas jau patiesībā viņas nepazūd. Tās vienkārši daudz lielākā mērā traucē mums to darba mērķu sasniegšanu. Un tā mūsu, es teiktu, ļoti labā un veiksmīgā pieredze, kas ir bijusi arī pēdējos 3 gados, ir vadīt arī lielās organizācijās, ne tikai vadītājiem, bet arī darbiniekiem, klientu konsultantiem, supervīzijas. Supervīzijas, bet ar tādu to tematisko virzienu vairāk par tādu emociju vadību. Ja? Tā ir iespēja cilvēkiem pārunāt darba situācijas starp kolēģiem. Ja, supervizoru tādā vadībā. Un es teiktu, ka šis ir tāds risinājums, kas mums vadot tās supervīzijas, mēs redzam, kā tas strādā. Ja, un arī tās atsauksmes no cilvēkiem ir ļoti labas, jo kas tur notiek,
tad, kad man ir iespēja padalīties ar to savu pieredzi, izstāstīt tās emocijas, vai ne? Un redzēt, ka tie kolēģi māja ar galvu un dalās savā pieredzē. Ja? Nu, tas, ko es saprotu, es neesmu viens. Šitas ir tas, kas mani vieno ar visiem cilvēkiem. Ja? Un, ja man ir iespēja nosaukt tās emocijas vārdā, tad jau man tas prāts arī noskaidrojas un spēju atrast arī tos labākos risinājumus tajās darba situācijās. Tad mēs esam pēdējos gados arī principā atkārtoti veikuši tādas aptaujas, kas nepretendē uz tādu lielu zinātniskumu, bet vienkārši noskaidrojot, pamērot to temperatūru un attieksmi pret psihisko veselību organizācijās. Kā jums liekas, vienkārši paspēlējamies, kāds procents no tiem dalībniekiem piekrīt, vai drīzāk piekrīt šim apgalvojumam, ka es varu brīvi runāt ar savu vadītāju par savu psiholoģisko veselību? 10. Ok. Tad es teiktu, ka ir cerīgāk, vismaz tajā auditorijā, ko mēs esam mērījuši. Un šis īstenībā ir pieaudzis. Ja, mēs esam to atkārtot veikuši, un es saku, tā auditorija noteikti nepretendē uz tādu augstu reprezentativitāti, ja, bet tie noteikti ir cilvēki, kas jau vairāk domā par šiem jautājumiem. Ja, bet tā ir tā sajūta. Es varētu ar kolēģi brīvi runāt par savu psiholoģisko veselību. 70. Cik precīzi? Augstāks par to iepriekšējo. Noteikti. Tadā! Tad, ja darbiniekam būtu tādas psiholoģiskās veselības problēmas, ka viņš nevarētu veikt to darbu, tad mans darba devējs viņu drīzāk mēģinātu atlaist, nevis pielāgot darbinieka iespējām. Cik tam vairāk piekrīt, kā jums liekas, kāds process? Ka piekrīt, ka tā darītu? Attieksme pret tiem, kuriem ir psiholoģiskās veselības problēma, grūtības, ir tāda pati kā pret visiem citiem. 88. Gandrīz. Tikpat laba vai tikpat slikta? Kas piekrīt, ka tikpat laba un tikpat slikta, vai ne? Cik tiek iedrošināti runāt par psiholoģiskās veselības jautājumiem? 10. Cik tas ir? 40 ar kaut ko. 10, 40. 20. 48. 33. Bet cik mans darba devējs atbalsta darbinieks rūpēs par savu psiholoģisko veselību? 60. Lielākais, vai ne? Un es domāju, man šie rezultāti liekas labi. Es domāju, tur ir liels ceļš, un mēs daudz vairāk domājam un runājam, vai ne? Es nezinu, cik tas precīzi reprezentē, ja tajā izlasē. Tur ir 118 cilvēki, kas ir atbildējuši, vai ne? Bet es domāju, tā arī šeit parādās, kur ir iešūta tāda pretruna, vai ne? Iedrošināt, runāt. Tas procents ir daudz mazāks, vai ne? Gatavība runāt ir daudz mazāks. Bet vai rūpējas un atbalsta rūpes? Jā, atbalsta, vai ne? Tajos vārdos mēs tur esam, vai ne? Bet tie mīti, kas ir saistībā ar psihisko veselību, es ieliku dažus, vai ne? Tur arī tā situācija ir daudz labāka, ja cilvēki kļūst informētāki. Ja? Bet aizvien gan tādā tiešā veidā, gan tādā slēptā veidā, vai dažkārt pat slēptā no mums pašiem, ja tie mīti mūs ietekmē. Bet tā kā mēs domājam par arī kā tie jautājumi bija formulēti, vai ne? Tie, kuriem ir, un viņi bija tā vēl ļoti jauki formulēti, psiholoģiskās veselības. Ja? Mēs tagad psihiskā veselība.
vai psihiskās veselības traucējumi, ja? Vai, ja mēs paplašinām vēl grūtības, ja, psihiskās veselības jomā. Šie ir fakti. Ja? Mēs visi, puse no mums, ja, piedzīvo savā dzīvē tādas psihiskās veselības grūtības, kuras var diagnosticēt, ja, kas sasniedz to diagnostikas slieksni. Bet ja mēs šitam pieskaitam klāt, ja, es jums nelikšu celt rokas, ja, bet pie sevis atbildēt. Ja, cik no jums ir piedzīvojuši ģimenē kaut kādas atkarības, ja? Cik ir piedzīvojuši emocionālu vardarbību, cik ir gājuši cauri kaut kādām krīzēm, lieliem zaudējumiem, šķiršanās procesam, ja? Cik ir radinieki, bērni ar fiziskās veselības kaut kādām lielām grūtībām. Ja? Tas jautājums ir, ja, kas ir tie citi? Ja? Es teiktu, to citu nav, vai ne? Tie viņi, ja, tie citi, esam mēs. Un es teiktu, ka, ja mēs domājam par to, ko organizācijas var darīt, un šis ir tas, runājot ar organizācijām, ko es vienmēr uzsveru, man neliekas tik kritiski tas, kas ir tie risinājumi, ko jūs izvēlaties. Ja? Bet kāds ir tas veids, kā mēs par šo runājam? Ja, ka tas ir kaut kas, kas skar kaut kādu mazu daļiņu, un viņiem lūdzu, jums ir palīdzība, netraucējiet mums ar savām psihiskās veselības problēmām, vai arī mēs saprotam, ka tā ir veselība. Ja? Tā kā mēs piedzīvojam visi savas dzīves laikā dažādas mazākas un lielākas fiziskās veselības slimības. Ja? Tāpat mūs neizbēgami gaida dažādas psihiskās veselības grūtības, visus no mums. Un kas ir, man liekas, ko ir vērts arī atcerēties, ka šobrīd, un šis nav mans izdomājums, to es kaut kur lasīju, kas ir tiešām arī parādās pētījumos, mūsdienās cilvēkiem, ņemot vērā, ka tās saites ar ģimeni, ar kaut kādu to grupu, ja, to sabiedrību apkārt ir vājākas, ja, reliģiju, ja, tad šobrīd cilvēki pie kā vēršas, kas ir viedokļu veidotājs? Viedokļu veidotājs bieži vien ir organizācija. Ja. Darbinieki skatās, kas ir tas vēstījums. Ne? Un tāpēc man liekas, vienalga, ko mēs darām organizācijās, vienalga kādā veidā, bet man liekas, ka tas svarīgākais šajā ir tonis, ja, un tas saturs, kā mēs par to runājam, ka ja tie ir vadītāji, kas dalās ar savu pieredzi, tā izskaitā ar psihiskās veselības grūtībām, ja tā ir tāda veselīga, normāla dzīves daļa par to domāt, vai ne? Man liekas, ka tas ir super cerīgi. Ja? Un es teiktu, ka tajā virzienā mēs ejam. Mēs esam pēdējos gados, es teiktu, Covid atkal šajā virzienā kaut kur atvēra tās acis. Ir pieaudzis tas pieprasījums. Mums ir tādas lielas psihiskās veselības programmas organizācijās, tieši, kas ir orientētas uz vadītājiem, ko mēs esam vadījuši gana daudz, gan Latvijā, gan arī Baltijā, vadītājiem supervīzijas par psihisko veselību komandā, organizācijās. Vai ne? Un arī tas pakalpojums, kas arī pieaug, ir konsultācijas vai arī daudzos uzņēmumos šobrīd psihoterapija darbiniekiem, ko apmaksā un nodrošina darba devējs. Tas ir varbūt par to individuālo vai ne līmeni, kā mēs jūtamies, bet tad ir tas jautājums, tad, kad mēs domājam par kaut kādām programmām, ko mēs ieviešam,
tad man liekas, svarīgs ir tas jautājums, kas ir tā bāze, kas ir tie pamati, uz ko mēs to liekam. Vai ne? Jo, ja to pamatu nav, tur nevar nekas strādāt. Ja, un es nezinu, cik jūs esat pazīstami ar šo jēdzienu, bet man gribās par šo runāt ļoti daudz. Tāda izcila zinātniece Amy Edmondson, kas pirms 30 gadiem viņa veica pētījumus slimnīcās, lielās slimnīcās, un tas jautājums, ko viņi mēģināja saprast, ir, kādā veidā komandu efektivitāte ietekmē pieļautās kļūdas medicīnas personālam. Ja? Jūs iedomājaties slimnīcas, ko nozīmē kļūda. Ja? Kļūda bieži vien nozīmē, vai cilvēks dzīvo vai nedzīvo. Ja? Un līdz ar ko tās likmes ir augstas, saprast, kas tad to ietekmē. Un viņa mērīja ar instrumentu, mēģināja saprast, kāda ir tā komunikācija komandā, mērīja, cik tā komanda labi sadarbojas un labi viens ar otru jūtās. Ja? Un viņas tā hipotēze bija, ka jo labāka komanda, jo labāka sadarbība komandā, jo mazāk kļūdu būs. Vai ne? Jo komanda labāk strādā, jo par mazāk kļūdām būs ziņots. Ja? Un tad aptuveni pirms 30 gadiem viņai ir rezultāti, un viņas skatās uz rezultātiem, un ir saistība. Yes. Jā, jūs iedomājaties, kādas tās likmes tur iesaistīt daudz tur slimnīcu vadītāju un daudz cilvēki gaida tos rezultātus. Ir, bet viņi paskatās, ka tas saistība ir, bet tā saistība ir pretējā virzienā. Ja? Jo labāka komanda, jo vairāk kļūdu. Iedomājieties, viss tas darbs tagad viss ir pretēji. Par laimi viņi pie šī neapstājās, ja? un atguvusies mēģināja saprast, kas tur notiek. Ja? Jums to aiztaupīšu, to visu garo stāstu. Bet ko viņi saprata un ko pēc tam vēlāk apstiprināja arī daudzi pētījumi. Ja? Psiholoģiskā drošība ir tas, cik es droši jūtos paust arī nepopulāru viedokli, vai es nebaidos, ka mani kauninās, nosodīs, no manis novērsīsies. Ja, cik man liels liekas tas sociālais risks. Un ko pētījumi parādīja, ja, ka tur, kur tas, ko tagad sauc par psiholoģisko drošību, ir augsta, cilvēki vairāk ziņo par kļūdām. Ja. Tās ziņotais kļūdu tas skaits ir liels, savukārt tās lielās kļūdas, kam var būt letāls iznākums, ir krietni mazākas. Ja. Kopš tā laika pētījumi ir veikti daudz. Pirms, man liekas, kaut kādiem 4 gadiem bija tāds lielais Google pētījums, kur viņi pētīja komandu efektivitāti. Ja, un tad starp kaut kāds desmitie komandu raksturotāji, ko viņi atklāja, kam ir nozīme, un tad pašā augšā ar atrāvienu ir psiholoģiskā drošība. Ja? Tas ietekmē to, kādas ir tās attiecības, tas ir viens, bet tas ietekmē arī, protams, to, kas attiecas uz tādu komandu efektivitāti un to darba rezultātu. Ja? Un, man ļoti patīk šī ideja, bet es gribu ar to arī padalīties, jo kādreiz mums liekas, ka, ja mēs domājam un dzirdam arī vārdu psiholoģiskā drošība, tad tas ir kaut kas, kur mēs tā visi jauki, mīļi, draudzīgi runājamies, vai ne? Un darbs stāv un nekur neaizvirzamies, vai ne? Bet šis nav par to. Ja? Patiesībā, protams, tas labais
labais variants, kur notiek mācīšanās un kur ir augsts sniegums, ir tad, kad mēs jūtamies psiholoģiski droši. Jā, mēs varam sevi visu, arī ar dažādiem viedokļiem, jā, arī ar kritiku, atnest uz organizāciju, un vienlaikus tie standarti ir augsti. Ja? Tā ir tā labā zona. Ja standarti ir zemi un psiholoģiskā drošība ir zema, tad tur nekas nenotiek, vai ne? Ja tie standarti ir zemi un psiholoģiskā drošība ir augsta, tad es jūtos komfortā, bet tas darbs varbūt arī tā neiet uz priekšu. Bet es teiktu, ka lielās briesmas, patiešām, šo man gribas uzsvērt, ir tā trauksmes zona. Ja, tas ir tas, ka tas spiediens izdarīt perfekti, ja, un kļūdīties nedrīkst, ir super augsts, un psiholoģiskā drošība ir zema. Kā jums liekas, kas tur notiek? Man ir grūti kaut ko vispār izdarīt, tāpēc, ka tas ir vienkārši cilvēku dabā, kad es esmu pārbijies, vai ne, mana spēja apstrādāt informāciju sašaurinās. Jā, kas tur vēl notiek? Izdegšana, jā, ja es tomēr spēju samobilizēties un dragāju, kamēr tie resursi vairs nav. Bet man liekas, tas, kas ir bīstamākais, domājot par organizācijām, šis ir tas, kur notiek kļūdu slēpšana. Ja? Jo tad, kad es esmu trauksmē, tas mans sniegums krītas neizbēgami. Runāt, es par kļūdām baidos, jo kļūdas nedrīkst būt. Ja, kas man atliek tās kļūdas slēpt? Vai ne? Un jūs iedomājaties, tur var būt patiešām tādi katastrofāli arī efekti, ja, ka tās kļūdas tur kā sniega bumbas sakrājas. Ja. Tā kā, jā, es teiktu, ka šis ir tas pamats, par ko man gribas rosināt, domāt, kā pirmo lietu ceļā uz labklājības vai labbūtības programmām, organizācijās. Sākam ar to, kas jau šobrīd ir, un tad mēs varam likt klāt un būvēt un saprast, kas tur ir vēl vajadzīgs. Jautājumi?